Acis tie ir gluži tikpat nozīmīgi cilvēka ķermeņa orgāni kā jebkurš cits. Arī acis ir pakļauts dažādām nelabvēlīgām ietekmēm un faktoriem. Tādēļ jāievēro vairāki būtiski padomi, lai izvairīties no acu kaitēm. Pirmais noteikums – pareizs apgaismojums. Tam jābūt izkliedētam un pēc iespējas dabīgam. Svarīgi pareizi izvēlēties gaismas avotu. Viņam jābūt arī kvalitatīvam. Viņam jābūt diezgan difūzam, tas nozīmē gan no logiem, gan no griestiem, kad nav koncentrēta gaisma tā kā lukturī, bet ir diezgan difūzam, lai nemestu ēnas. Un ir jābūt ar pilnu spektru, jeb tas krāsu indeks, color rendering indeks, nevaru precīzi iztulkot latviski, ka viņš nav tā kā CRT monitoram sarkans, zaļš un zils no 3 sastāvdaļām, bet viņš ir vienmērīgs spektrs tā kā saulē. Tipisks piemērs ir vai halogēnās, lampas, vai arī, vecās kvēlspuldzes, bet luminescentās lampas, diemžēl, tam neatbilst. Negatīvu ietekmi uz cilvēku acīm atstāja ultravioletais starojums, kas izraisa katarakta veidošanos un tīklens bojājumus. Izsargāšanās no ultravioletā starojuma praktiski vispār vienīgais, ko mēs varam ietekmēt, nesājot saules brilles vai cepura nagu, lai neattīstītos dažādas saslimšanas kā katarakta un tīklens distrofija, pieņemsim, jo visi pārējie faktori neietekmē, kā dzimums un vecums. Kāds mums ir, tāds ir. Nedrīkst pieļaut arī acu pārpūli. Ja ilgstoši jāstrādā pie datora, ik pēc noteikta laika obligāti jāpaņem pārtraukums, lai acis varētu atpūtināt no skatīšanās monitorā. Svarīgi sekot līdzi tam, lai acis nekļūtu sausas. Tādēļ regulāri jālieto speciāli tam domāta acu pilieni, kaut vai atdzesēt ūdeni. Tāpat nebūtu labi aizmirst arī par pareizu uzturu un fiziskajām slodzēm. To visu acis izjūt ne mazāk kā jebkurš cits iekšējais orgāns. Tas, ko visi stāsta, gan dietologi, gan kardiologi, acīs nekas nemainās. Jābūt ar vitamīniem bagātam uzturam, jābūt mērenai fiziskai slodzei, jo domā, ka no acīm ar slodzi nav nekāda sakara pierādījies. Tie, kas brauc ar velosipēdu vai lērnu, soļo gar jūru vai skrien, viņam tā glaukoma, par 5–10% pēc spiedienas samazinās. Visi tie ieteikumi, ko jums stāstījuši kardiologi, attiecās uz visu pārējo, jo tie asinsvadiņi visur vienādi. Visbiežāk pie doktora Brencēna vēršas pacienti ar diagnozi katarakts. Katarakta noņemšana ir viena no visbiežāk veiktajām ķirurģiskajām operācijām vispār. Tāpēc, ka viņi ir veiksmīgi ļoti operācija. Pēc viņas, ja nav citu saslimšanu, ļoti labi var redzēt. Nākošā lielākā grupa ir glaukoma, un tad ir tīklens distrofijas, bet viņas ir aptuveni tā līdzvērtīgi atkarībā no populācijas un no vecuma. Ja. Lai katarakta operāciju varētu veikt par valsts līdzekļiem, rindā nāks gaidīt pat vairāk nekā 2 gadus. Mēs šajā lietā neko īpaši jums nevaram ietekmēt, tādēļ, kad izdalītais valsts finansējums, ko mēs esam vairāk kārtīgi lūguši, lai mums viņu palielina, jo iespējas to izdarīt mums ir lielāks, mums arī viņu nepalielina. Mēs varam izdarīt tik, cik mēs varam izdarīt. Protams, ik viens var apmaksāt operāciju arī paši līdzekļiem, taču, ja šāda operācija jāveic abām acīm, tad izmaksas būs apmēram 1000 eiro. To var atļauties retais. Tur ir lēts, tur ir operācijas materiāli un viss pārējais, kas mums ir kā slimnīcai vienalga jāiegādājas un šim pacientam operācijas laikā jāpielieto. Tās ir izmaksas. Mēs tur neesam viņu to cenu izveidojuši tā, lai slimnīca kaut kādā veidā te iedzīvotos uz pacienta rēķina, bet tās ir izmaksas, ar ko mums jārēķinās. Atliek vien katram pašam rūpēties par to, lai neveidotos acu saslimšana. Reiz gadā cilvēkiem, kas ir vecāki par 40 gadiem, vēlams doties vizītē pie okulista, lai veiktu rūpīgu acu pārbaudi. Artūrs Ančs, Tatjana Saksa-Ganska, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija.